Sveiki! Šodien es gribu parunāt par cukuru. Atkal par cukuru un vēlreiz par cukuru. Augļi un cukurs, cukurs un augļi un briesmas un diabēts un beigas klāt un viss tas ir beig briesmīgi, ne? Tālūk, jā. Mazliet par cukuru. Protams, es rīkoju 21 dienu augļiešanas izaicinājumu, un šis ir viens no aktuālākajiem jautājumiem. Kā būt ar cukuru? Es saviem vārdiem pateikšu tā. Protams, ka tas ir balstīts uz manām zināšanām, uz praksi, uz to, ko es esmu mācījusies arī kā reģeneratīvā detoksa instruktors, ka mēs no cukura nebaidamies. Cukurs ir augļos vienkāršais cukurs. Tas ir vienkāršais nesaliktais cukurs. Tas no saliktā cukura atšķirās ar to, ka tas aiziet šūnās uzreiz. Tas aiziet iesūcoties šūnās. Mēs nerunājam par glikozi, mēs runājam par fruktozi. Fruktozei nav vajadzīgs insulīns. Ja? Glikozei ir vajadzīgs insulīns. Ja? Glikoze ir dārzeņi un salāti, dažādi biezāki, cietāki augļi, kur ir gan glikoze, gan fruktoze. Bet fruktoze būs pārsvarā augļos, un tātad glikoze mēs runājam vairāk dārzeņi un salāti. No tā nav jābaidās. Ir jābaidās no tā, ko mēs ēdam klāt pie augļiem. Ja tu dienu iesāc ar augļiem, iedomājies to, tu tagad iesāc dienu ar augļiem, ja? Un mums pat taisno šūnās aiziet elektrība, enerģija. Tāpēc, kad mums ir vajadzīgs ATP, tātad, lai strādātu ATP, mums ir vajadzīgs ogleklis, ja, kas ir cukurs, un skābeklis. Tātad šī reakcija veido enerģiju. Ja? Un tātad šī enerģija ir pat taisno nonākusi šūnās, un to mums piegādā augļi. Ja tu ēd kaut ko papildus, maizi, sieru, jogurtu, pienu, makaronus, kartupeļus, vienalga izdomā pats, ko tu ēdīsi, ja? Bet kas ir klāt pie augļiem, tad tu pievieno cukuru. Ir pamatcukurs, cukurs, ko tu esi uzņēmis ar augļiem, tas, kas organismam ir gana, viņam nevajag vairāk. Ja? Tev ir enerģija, tu nejūties nogurs, un tas arī ir galvenais rādītājs. Ja tev ir enerģija, un tu nejūties noguris, tu jūties dzīves, tad tev vairāk neko nevajag. Tev ir enerģija dzīvību, kas saka, dzīvē, vai ne? Bet ja tu paēdi kaut ko klāt pie tā augļu cukura, ko tu jau esi apēdis cukuru, tad sākās cukura pārsvars. Un ja tev turklāt nav virsnieres nestrādā, kā saka, nav savos uzdevuma augstumos, tad cukura vielmaiņa būs ietekmēta. Ja? Tad, kad mēs ēdam to cukuru no malas, ko es jau nosaucu tās dažādās citas lietas, ja? Tas ir cukurs no malas. Tas ir saliktais cukurs, kur organisms dala vienkāršajos. Viņam jāsašķeļ vienkāršajos cukuros, lai varētu šūnām piegādāt. Organisms neizmanto maizi tāda, kāda tā ir, olbaltumvielu viņš neizmanto tāds, kāds tas ir. Viņš visu sašķels vienkāršajos cukuros, aminoskābēs un taukskābēs. Ja? Bet mēs šodien runājam par cukuru, kas ir tieši, mēs runājam par ogļhidrātiem. Tāpēc ar augļiem mēs nebaidamies no cukura, ja mēs to neēdam klāt. Mums ir jābaidās no tā pieliktā cukura, jo ne jau augļi rada to cukuru, kas jums ir pa daudz asinīs, bet tas cits cukurs, tas, kas ir saliktais, kas ir organismam jāsašķeļ tajos vienkāršajos cukuros, un tad viņš uzņem viņu vēl klāt pie tā, ko jūs jau ar augļiem esat apēdis. Ja? Protams, var šo patiesību var ieraudzīt no tās otras puses, ja tu esi uz normālās diētas, nu kā tu ēd vienalga, tur makaronus, tur, nezinu, maltās gaļas mērce, vienalga, ko jūs ēdat vai saldējumu, un tad tu uzēd augli, un uzreiz cukurs ir augšā. Jā, tieši no šīs puses cilvēki redz, kāpēc paceļās cukurs.
Bet patiesībā augļu cukurs ieiet asinīs uzreiz. Tā kā, ja tu gribi atjaunot veselību, un tu esi tikai uz augļiem, un tu citus cukurus neliec klāt, tev šī problēma neskars, un ir pat cilvēki, kuri novērš diabētu tieši uz augļiem. Tieši tā.